pāris dienas droši vien pamanījāt, esmu ticis pie šitāda aparāta patestēt. Fantic XEF 450 Enduro, arrow pilnā izplūde, regulējamais GEC kompis, ietiņš nenormāli, viņam 55 zirgi, bāka 7,9 litri, svars aptuveni ap 120 kg tūktām, kajāba amortizācija. Viss pa lielam ir tieši tas pats, kas Yamaha. Yamahas rāms, Yamahas motors, pat plasmas var uzlikt no VR. Ja tev nepatīk šitās krāsas, ņem mauc virsū zilās plasmas un būs tev praktiski Yamaha. Ko es zinu par Fantic un saistībā ar Yamahu, ir tas, ka Yamaha ražo motoru un rāmi, un pēc tam viņus sūta laikam uz Fantic, un tad tur viņus montē kopā. Bet vēl viens pluss, kāpēc Fantic ir labāks par Yamahu šajā gadījumā, kad šo var pat taisno piereģistrēt, Yamahas VR nevar Eiropā reģistrēt, cik es zinu. Un viņš nāk ar visām lampiņām, visu gatavs, nopērts, piereģistrē, brauc. Gan uz trasi, gan uz mežu, visu legāli. Tā un no lietām, kas man patīk, manuprāt, ir vizuāli smukāk plasmas nekā Yamahai salīdzinājumā. Tā jau Italiano, protams, smukāka lampiņa. Un tā brīvība, ko viņš dod, ir vienkārši nenormāla. Tu var mājās piedarbināt, aizbraukt pilnīgi caur centru uz jebkurien, kur tev vajag, uz vietējo trasīt vai mežiņu un izbaudīt visu to, ko tas sniedz. Nu, un runājot par lietām, kas nepatīk, kas man personīgi nepatika, bija stūre. Nu, stūre tas ir katram individuāli, ko jau mēs zinām. Un otra lieta, kas ir ļoti svarīga droši vien visiem pircējiem, ir tā, kad es dabūju 3 reizes āņu ķepa kāju. Vienīgais iemesls tam ir tas, kad pacel viņu atpakaļ un parasti viņa smuki atlec atpakaļ. Un pie tā es neesmu pieredzi, jo man nevienam ucim tā nav. Un dabūju 3 reizes pa kāju. Bet tas palielam viss. Ja arī tu sev gribi šādu mocīt, dodies uz Fantic LV vai afmoto.lv un droši iegādājies vai aizbrauc vismaz apskatīt, pačomdīt viņu. Mocīts tiešām ļoti labs. Labi ir, viss. Jo, bet šorts te nofilmēs.